Esiet sveicināti raidījumā 3/4. Mani sauc Toms, un šodien raidījumā runāsim par Nacionālā mākslas muzeja atklāšanu, par kādu interesantu komunikācijas palīgu, un izrādās, senās ēkas gan var, gan drīkst piemērot universālā dizaina principiem. Liels notikums Latvijas kultūras jomā tika atklāta Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka. Tas notika 4. maijā, tur bija liels svētki, runāja gan Rīgas mērs, gan ministru prezidents, un savukārt pirms tam notika preses konferences, uz kuru devās arī apērona kolēģis Jurģis Briedis, un mēs viņam, protams, prasījām, kā šajā jaunajā ēkā ir pieejamība. Skatoties, tad vidus pieejamībā ir varbūt divi aspekti. Viens ir normatīvs, otrs ir labā prakse. Un tad normatīvs tur viss ir izpildīts. Un tur tā kā nekur nevarētu piesieties. Spēkā esošais normatīvs tajā laikā ir izpildīts. Bet ir arī labi piemēri, universālā dizaina piemēri, kad nav speciāli risinājumi tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet pielietojums ir pietiekoši plašs. Un, cik es saprotu, arī būs audio gidi vai līdzīgs risinājums, ko arī lieto visa sabiedrība, un gleznas novietotas zemāk, arī tas tāds žests arī no muzeja puses, lai cilvēkam būtu, kas ir īsāks, varbūt augumā vai sēž riteņkrēslā, lai varētu vieglāk skatīties un nenogurt tik ļoti. Ja ņemot vērā, ka tā ir vēsturiskā ēka, tad ir izdevies, ir savas kļūdas, ko es gribētu, lai tiktu labotas. Toaletēs ir nelielas problēmas ar roktuļu izvietojumiem un tādām lietām. Tādi sīkumi, ko normatīvi it kā neapraksta, bet kas cilvēkam lietojot, viņš to izjutīs. Ļoti iespējams, ka daži no jums ir saskārušies ar situāciju dzīvē, ka jūs esat svešā zemē un nezināt vietējo valodu, taču ir vajadzība pajautāt, piemēram, pēc slimnīcas, policijas, veikala, viesnīcas. Lūk, 3 draugi ir radījuši interesantu ideju ar nosaukumu IconSpeak, jeb latviskojot runājošās ikonas. Ideja ir fantastiski vienkārši, taču atjautīga. Uz krēkla ir uzdrukātas emblēmas, kuras vajadzības gadījumā varat izmantot saziņai ar cilvēkiem, kas nerunā jūsu valodā. Šo mēs rādām, jo mums radās ideja, ka cilvēki, piemēram, kuriem ir runas grūtības, arī savā ikdienā varētu izmantot šādu veidu apģērbu. Izaicinošākais šajā ir atrast pareizās ikonas, lai varētu raksturot to, ko tu vēlies pateikt. Es pats pamēģināju, un īstenībā nemaz tik vienkārši negāja. Savos raidījumos mēs ļoti daudz runājam par vides pieejamību, un viens no tās aspektiem ir arī kultūrvēsturisko ēku vides pieejamība un universālais dizains. Vieni saka, ka tur nevajag vispār jaukties iekšā un ka tur neko nevar pārtaisīt. Savukārt otri saka, ja grib, tad var. Tātad mēs jautājām, vai kultūrvēsturiskai videi vajag būt pieejamai. Vispār jau starptautisks viedoklis ir tas, ka kultūrvēsturiskai videi ir jābūt pieejamai un pieejamai visām sabiedrības grupām. Un tas ir pamatprincips, lai mēs tā kā izprastu un gan baudītu, gan saglabātu nākamām paudzēm un arī ekonomiski un sociāli izmantotu kultūrvēsturisku vidi un vietas un tā skaitā ēkas. Piemēram, Rīgā viens no lielākajiem kultūrvēsturiskās vides objektiem ir Vecrīga. Vai tur nākotnē sagaidāms kādas izmaiņas? Līdz šim tāds ir bijuši dažādi viedokļi, bet tāds globāls vienots, piemēram, pieņemts kopīgs dokuments tam gluži nav. Vismaz mums nav tāda informācija. Noteikti pašvaldība par to ir domājis, bet mēs varētu kopīgi vienoties par tiem pamatprincipiem. Tā būtu laba lieta. Bet, protams, arī jāsaprot, ka Rīgas vēsturiskais centrs, lai saglabātu tomēr to noskaņu un auru vēsturisku, ir atsevišķi elementi, kas varbūt ir sarežģītāki, kā piemēram tas pats bruģis un bruģis segums.
izdevums, bet savukārt esot sarunās ar, piemēram, redzes invalīdiem, bruģis viņiem ir ļoti svarīgs, lai viņi izprastu šo kā tāda taktīla faktūra, pēc kā viņi arī izjūt šo vēsturisko vidi, tā kā tas arī ļoti viedokļi dažādi. Bet ir redzēti arī pasaulē risinājumi, kur ir vēsturiskais bruģis un tiek risināts ar tādiem kā lentveida iesegumu, kas ir gludāks un kuru tad var izmantot. Protams, varbūt ne visās vietās, tas būtu jāņem, jāpēta un jārisina. Es pilnībā piekrītu, ka jādomā ir radoši un zinu to, ka arhitektiem tas ir pa spēkam. Taču arī mēs atgādinām, ka nevienmēr visi kultūrvēsturiskie objekti var tikt piemēroti universālā dizaina vai vides pieejamības prasībām. Un to arī apstiprina Katrīna Kukaine. Jādomā radoši, jādomā radošāk. Un tas ir liels izaicinājums arhitektiem atrisināt un atrast to veidu, kā katrs objekts būtu pieejams, tā, lai netraumētu tā kultūrvēsturisko vērtību un lai tās vērtības, ko mēs baudam, visi kopā arī saglabāto savā autentiskā veidā un oriģinālā substance netiktu sagrauta. Bet savukārt no otras puses ir tā kā vēlme, lai būtu šī sapratne, ka varbūt ka ne visi kultūras pieminekļi, nerunāsim varbūt par vienkārši objektiem, kas ir kultūriskā vidē, bet tieši kultūras pieminekļi ne visi ir pieejami, jo viņa struktūra ir veidota citādāk, toreiz jau nedomāja par tādām lietām un varbūt arī pat izslēdz atsevišķas sabiedrības grupas, bet ir jāsaprot, ka ne visi ir pieejami, bet var atrast arī radošus veidus, jo pieejamība nenozīmē tikai fiziska. Varbūt tā ir virtuāla pieejamība, ar taustāma pieejamība. Katru jaunāko raidījumu 3/4 skatieties katru ceturtdienu pulksteni 18:15 kanālā RTV. Ja nepaspējāt noskatīties televīzijā, tad droši apmeklējiet mūsu Facebook lapu 3/4 un tur arī varat apskatīt pilnīgi visus mūsu raidījumus. Savukārt tagad skatāmies stāstu par Annu. Annai ir redzes invaliditāte un viņa strādā bērnu dārzā. Pirmajā brīdī izklausās teju vai neticami, taču viss ir iespējams. Kā? Skatieties! Es esmu Anna Dubovika, dzimusi Rīgā, mācījos Ķengaragas neredzīgo bērnu dārzā vispirms, pēc tam Strazdumužas internāta vidusskolā, 13 klases, tad Jūglas mūzikas skolā. Kad es gāju bērnu dārzā un mūzikas skolotāja tur tā spēlēja klavieres un acīm redzot, viņa tik ļoti labi spēlēja, ka man ieinteresēja šis instruments un es arī gribēju. Pēc tam es visu laiku vecākiem prasīju klavieres. Pabeigusi 2. klasi, tad vasarā man nopirka klavieres Rīga, kas vēl joprojām manās vecāku mājās ir. Gribēju pārvest uz šejieni, bet šeit man uzdāvināja klavieres Smoļenska. Tā kā sanāk, ka man ir 2 mājas un katrā mājā ir pa savām klavierēm. Jā, es pieļauju, ka emocionāla saikne šis instruments mani ļoti sasaista, jo tad, kad man nopirka klavieres, es jau sāku kaut ko spēlēt savā nodabā. Aizgāju mācīties uz Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju. Studēju tur 4 gadus
bakalaura studiju programmu mūzikas skolotājs. Es ļoti ilgi meklēju darbu caur e-skolu, LV un visur citos, gan skolās, gan bērndārzos atteica, jo reāli, protams, jābūt reāliem. Bērndārza pirmsskolas izglītības programma ir ļoti daudzpusīga un uzliek mūzikas skolotājiem papildus pienākumus. Jāmāca ir dejas bērniem, ka jābūt viss ar kustībām, dažām, ko es nespēju nodrošināt. Tāpēc šādas stundas, kādas jūs redzējāt šodien, tāpēc jau viņas ir tādas, kādas viņas ir manā izpildījumā. Varbūt, ja tur strādātu redzīgs skolotājs, viņš, protams, vadītu tās daudz interesantāk nekā es atradu. Es vispār pateicoties Marijai no Socintegras, jo viņa kaut kādā seminārā vai tikšanās iepazina šī bērndārza vadītāju, un viņiem izrādās sen vajag mūzikas skolotāju. Un viņiem tā kā vienalga izrādījās redzīgs, neredzīgs. Antons tātad ir mans skolnieks, kopš kora Jolanta, kad dziedājām korī Jolanta. Jā. Antons pats arī var pateikt, ko viņš mācās pie manis. Jā, es varu tu pastāstīt, ka pie Annas mācos jau no 2012. gada februāra laikam. Tā. Spoguliņš, spoguliņi, saki man tā, kur visā pasaulē ir skaistākā. Steidz, nav nozīmes nekā. Es varbūt nebūtu dzīvojusi Juglā, ja man būtu centrā iespēja pašai patstāvīgi staigāt, tā kā es to daru šeit. Sagribēju, es aizēju uz bibliotēku. Gribu aiziet uz nodarbībām, uz rehabilitācijas centru, es aizēju tur. Ne tikai, protams, klavieres spēlēju un ne tikai grāmatas skenēju, es arī. Mana aizraušanās ir rokdarbi, jo ja šitādas nodarbes, tās kalpo kā mākslas terapija un noņem stresu. Jā, šito čību es uzvilcēju, to sauc par filcēšanu. Tad liek arī tādu gredzentiņu un tad pa gabaliņam šādas kustības notiek ar adatu. Lai piegulētu, lai būtu gludāks, lai nebūtu nekur liekas spalvas. Šitā grāmata ir rakstīta ar roku. Jo, kad raksta ar mašīnu, tad ir cits bišķiņ rokraksts vai ar printeri, kad drukā. Internacionālā mūzikas punktraksta mācība. Man patīk visāda daļa literatūra, man patīk romāni, ezotērikā, psiholoģija, audio grāmatas, piemēram, klausīties. Tā kā grāmatu lasīšanas veidi ir nodrošināti no visām pusēm. Protams, gribu strādāt ar bērniem ar speciālām vajadzībām, jo es uzskatu, ka tāds pedagogs ar invaliditāti spēja viņam saprotamāk pasniegt tās zināšanas, nekā to izdarīs parasts, normāls, redzīgs pedagogs. Lai es tiešām varētu strādāt ar šādiem bērniem. Es zinu, ka mums Latvijā ir tikai tādi pāris mēnešu kursi, bet es gribu pamatīgāk izstudēt un es gribu studēt Pēterburgas Hercena institūtā, kur sadaļā defektoloģija mācā ir arī nodaļa tiflopedagogiem. Tas ir bērni ar kā mācīt neredzīgus bērnus, arī to jāapgūst. Foršākais ir tas, ka tu tiešām strādā, ka tev
ka uz tevi tur darbā neskatās šķībi, greizi, nepareizi. Banāli skanēs, bet mīļotā cilvēka. Jā, varbūt arī neatradīsies otra pusīte. Es jau saku, es laikam varbūt būšu kā Solveiga no Svītas pēras gintas. Viņa gan savu pēru gintu sagaidīja uz vecumu. Nozīmēs